Fes Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Rūts. Atkal tāds monorūciens. Atkal es stāvu viens pats studijā. Viss man ir pametuši. Viens pats un es. Nē, ciemiņi. Mums šodien daudz. Juniors tev ir pametis. Juniors atkal ir slimības gultā. Ko no vēl? Tā. Karmu vajag iztīrīt. Es nezinu, ko tur vajag uzlikt šitāt striķīt. Jā, es zinu, ko vajag tīrīt. Okay, jā. Bet par viesiem. Šodien par viesiem. Mums ciemos būs Jolanta Jermacāne, Ieva Čerņājeva. Meitenes pastāstīs, kas viņas ir, ja mēs viņas vēl gadījumā nezinām. Beidzot ir arī meiteņas sadā. Jā, bet kas ir pats galvenais, mēs noteikti viņas zināsim, es domāju, ļoti daudz. Ilmārs Zausājevs, es domāju, ka šīs uzvārds, tiešām neprasa komentārus Latvijas autosportā. Edvards Kalve, arī ar šo pilsonu mēs esam pazīstami visnotaļ un uzzināsim šodien, domāju, šo to interesantu. Un mums ir arī ciemos Dace Janova, nevairāk mazāk kā mūsu, kā es saku, galma fotogrāfs un www.4at.lv. Galvenais cilvēks. Visnotaļ cienīgi. Okay. Bet sāksim mēs par to, kas tad iepriekšējā nedēļā ir tāds būtisks noticis auto vispār motoru sportā. Godīgi jāsaka, nekas tāds briesmīgi īpaši nav, ja neskaita, protams, pirmās formulas Malaizijas Grand Prix. Un noslēdzies šis te otrais Formulas 1 posms Malaizijas Grand Prix ar kārtējo drāmu. Fernando Alonso pēc sadursmes izstājās jau 2. aplī. Iepriekšējā posma uzvarētājs Kimi Raikkonens saņēma sodu un startēja tikai no 10. pozīcijas. Savukārt Jenson Button mehāniķis nepieskrēja līdz galam priekšējo riteni, kam seko izstāšanās loģiski. Godīgi sakot, tas ir kaut kas, man liekas, diezgan unikāls pirmajā formulā, taču visinteresantākās bija sacensību pašas beigas, kad sportisti cīņās sāka iejaukties komandu šefi. Gan Red Bull, gan Mercedes komandu vadītāji pavēlēja neturpināt cīņu par godu piedestālu vietu sadalījumu, taču reakcija uz šīm pavēlēm sportistiem bija dažāda. Ja Miko Rosbergs ķerot savu 3. vietā esošo komandas biedru Lewis Hamiltonu paklausīja un turpināja taupīt gan riepas, gan degvielu, veiksmīgi atbraukt līdz finišām un saglabāt savu pozīciju, tad pasaules čempions Sebastians Vetels bija citās domās. Ne jau pirms finiša saņēma ziņu, ka jātaupa formulu un nekādā gadījumā nav jāmēģina apdzīt 1. vietā esošo komandas biedru Marku Weberu. Vetels ignorēja pavēlu un bīstam uzbruka Weberam, kā rezultātā izcīnīja, protams, 1. vietu Malaizijas posmā, taču par to izpelnījās publiski krājumi no savas komandas. Es domāju, ne tikai no komandas. Tāds lietas notiek lielajā sportā, Formula 1, taču vismaz ir interesanti vērot šīs milžu cīņas. Cerams, ka šī sezona pirmajā formulā kļūs vēl tikai interesantāk un interesantāk. Letiņi atkal ir pamanījušies tā kārtīgi pārsteigt, un šoreiz Eiropu. Un runa ir par gandrīz motoru sportu. Ja? Motoriņi tur ir, sports tur ir pilnīgi noteikti, sacensības gal galā. Ja? Tad par ko tad ir runa? Runa ir, ka Latvijas komanda Eiropas robotikas čempionātā, ieklausieties, Vīnē izcīnīja 3-kāršu uzvaru prestīžākajā robotu mega sumo kategorijā. Katrs redzēs kaut kur televīzijā, tos robotiņus, kas tur cīnās uz tiem paklājiem, kā var teikt. Visu goda piedestālu ieņem Latvijas robotu inženieri un viņa radītie roboti sacensību finālā nezaudējot nevienu punktu citu valstu pārstāvjiem, vispār unikāli. Robotu challenge jau kopš 2004. gada ir Eiropā ievērojamākās robotikas sacensības, kas Austrijas galvaspilsētā Vīnē katru gadu pulcina robotu būvētājs no vairāk kā 30 valstīm. Šogad sacensības norisinājās 15 dažādās robotikas disciplīnās, gan vienkāršākas skolniekiem, gan arī sarežģītākas robotikas inženieriem, tādu kārtīgi nopietnu pieredzi. Un starp citu šajā disciplīnā Eiropas valsts izcīna 3 ceļzīmes uz pasaulē spēcīgāko sumo robotu fināla cīņām Japānā. Kas tad sanāk? Tad šogad visas 3 Eiropas ceļzīmes uz Japānu saņem Latvija. Interesanti, ko viņi tur tā Japānā dabūs vēl gatavu, ja viņi šādi to Eiropā dabūja gatavu. Ar to latviešu panākumu vakars viss nebeidzās. Latvijas robots uzvarēja arī tādā mini sumo lielcīņā, kā arī izcīnīja vēl 2. vietu līniju sakotāju konkurence. Kas tas ir, es nezinu, bet jebkurā gadījumā malači. Es varu izmantot savu dienas stāvokli mazliet un džekus un protams, viņu atbalstītājus, kurus bija devušās viņiem līdz, tā kārtīgi sasumināti. Ja? Atsevišķi noteikti es pasveicināšu no Linārdu Vainovski, malači, tā tikai tālāk uz Japānu, protams. Okay. Bet tas par to, kas pagājušajā nedēļā laikam arī viss uztaisām kādu mazu danci un aiziet tālāk. Okay. Fes Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts.
Nu, ko, saulīt mūsu pēdējās nedēļas nogalēs, nedēļās var pat teikt, nevis nogalēs, jā, tiešām lutina un visādas domas, tad galvā sāk rosīties, godīgi sakot, bet, kas ir pats galvenais? Motorsporta vasaras sezona nāk ar lieliem soļiem. Tas ir skaidrs. Mēs pat nepaspēsim kārtīgi skapjos nobāzt dziļāk to savus ziemas drēbes, jā, kā motoru rūkoņa, ticiet man, atkal jau iesvaļā. Un dragreis, nepavisam nav izņēmums, ne? Tikko nokusīs sniegs un nebūs ledus, gan jau, ka džeki jau sāks pamazām trenēties kaut kur, bet dragreis virtuvē šogad izrādās ir notikušas diezgan lielas pārmaiņas. Kādas? To mēs uzzināsim no pašiem, es domāju, no pietuvinātajiem dragreis cilvēkiem, bet kas man tā visvairāk patīk? Šodien pie mums studijā ir atkal meitenes. Iepazīstieties, Jolanta Jermacāne un Ieva Čerņājeva. Labvakar, meitenes! Jā, labdien! Labvakar. Laikam jau daudziem var rasties jautājums. Nē, labi, meitenes, tas ir foršs, tas ir skaidrs, jā, bet kur ir dragreis? Jā, bet tieši jau tur ir tas āķis šīs meitenes, tad arī šogad būs dragreisa bīdītājs Latvijā. Kā pārliecinoši. Varbūt jūs varētu paši stādīties priekšā, kas tad jūs esat? Jā. Labvakar. Jā. Kā jau teicu, skatītāji un klausītāji, es esmu Ieva Čerņājeva un sacensībās šogad es būšu sacensību direktors. Kā tā pārliecinoši, jā. Jā, labvakar vēlreiz. Tātad mani sauc Jolanta Jermacāne, un es esmu sporta biedrības Evo Racing Team valdes locekle, un, protams, arī sacensību organizātore. Jā, tas bija tā pārliecinoši, tā pilnīgi skaidri, saprotam, viss ok. Daļai dzimums ir tā kārtīgi ķēries klāt motoru sportam, jā. Kā radās vispār šāda doma, ja es nezinu, tāda situācija, jā, džeki vairs neko negrib darīt, tikai vienkārši braukt un viss, tur tagad meitenēm jāķerās klāt? Kā jau saka, vīrieši ir galvas un meitenes ir tie kakli, kas groz tos pasākums, vai ne? Atbalstam mēs tos vīriešus parasti autosportos, bet tā kā jāķerās pie lielām lietām, ejot laikam un izaugsmai, katrs atrod savu īsto vietu. Lielāko daļu savus vieriešus atstājam braukt trasēs, un mēs tad vairāk rūpēsimies par to, lai viss notiek kārtīgi, pedantiski un ar vērienu. Tieši tā. Kam vispār jāiziet cauri, teiksim, lai varētu noorganizēt sacensības, jā, jo tas ir tomēr pamatīga lieta. Kāda jums jau ir tā pieredze katrai tieši tādā ziņā? Dragreisā, es domāju. Noteikti Ievai ir lielāka pieredze, jo jau vairākus gadus viņa ir autosportā, ne tikai dragreisā. Savukārt es dragreisā esmu 3-4 gadus, bet es to visu dragreisa pasākumu skatīsies no dalībnieku parka puses kopā ar autobraucēju Normundu Lāci. Tāpēc ļoti labi zinu, kuri plusi un kuri mīnusi no skatītāju puses. Un tieši tā ir tā motivācija, kāpēc esam šogad dragreisā mēs meitenes un ķērāmies, kā saka, būlim pie ragiem un taisam šo pasākumu. Tas ir laikam arī tas galvenā motivācija, kāpēc mēs esam tieši šajā pasākumā iekšā kā organizators. Un Jolanta, kā tev tā pieredze iepriekšējā konkrēti ir? Ieva. Kā jau es mēs vienotru papildinām. Ja Jolanta tā kā no skatītāja viedokļa visu jūta, redzēja, kā tam visam ir jābūt un jānotiek, tad es atkal visu redzēju no braucēju dalībnieku puses. Tātad abas zinām tos mīnusiņus, kas ir jāpielabo. Vecās labās tradīcijas ir saglabātas, bet mēs ar savu jauno rozīnīti visu uzlabosim un jau tā kā esam ieplānojuši daudz labas, interesantas attīstības lietas. Jā, tāndēms izklausās tādas nopietnas un tiešām viens otru papildinoši. Jums vispār tā organizatora blicē visas tur varbūt meitenes ir? Jūs tā vienkārši matriarchāts un viss? Kā organizators, protams, esam tikai mēs divas meitenes. Bet liels atbalsts mums ir Latvijas dragreisa darba grupas biedri un, protams, arī Latvijas Auto federācija. Bet kā organizatori, protams, esam mēs divas foršas meitenes. Jā, par to nav šaubu, jā. Man vienmēr ir tie, kā es saku, tiešie jautājumi, jā. Tie veči vispār jūs tur klausa, teiksim, arī tieši otrādi jūs varbūt uz rokām nesā. Tikai dariet tikai, jā. Kā tur ir? Vai jums vajag parādīt tad baigo raksturu tādu? Nē, es domāju, ka mums ar vīriešiem ir ļoti paveicies. Un mums ne uz rokām nesā, ne mums ļoti bari vai mēs viņus. Tas nav tik labi. Nē, tas ir ļoti labi, jo mēs ejam uz kompromisu. Mēs ieklausāmies gan dalībniekos, gan arī savās otrās pusēs, savos draugos un paziņās. Tā kā tas ir darbs roku rokā, manuprāt. Tas ir mans viedoklis. Jā, mēs visi strādājam komandā, neatkarīgi no tā, vai tu esi sieviete vai vīrietis. Visgalvenais ir šī pieredze, tavs konkrētais viedoklis, kas ir pamatots, un tad tālāk visi jau mēs ejam uz to vienu rezultātu, uz to vienu dragreisu, lai mums viss baigi forši sanāk. Mums dragreisā Latvijā ir arī meitenes, kas pašas brauc, un pie tam vēl ļoti labi, jā, kā mēs zinām. Kā šogad arī būs daļai dzimums trasēs, un varbūt vairāk nekā bija pagājušajā gadā? Jums kāda informācija arī par to ir? Ir informācija. Daudz meitenes, kas ir braukušas pirms tam, arī turpinās braukt.
Pagājušo gadu mums izkrita handicap klase, līdz ar to šogad tautā sauktā par meiteņu klasi. Bet vīrieši arī piedalās, brauc, viss kārtībā. Tautā sauc par meiteņu klasi, jo tur vairāk meitenes bija. Un meitenes tieši pārstāvēja vairāk piedestāla vietas. Tāpēc es domāju, ka šogad viņām atkal ir visas iespējas, un meitenes, kas klausās, droši sarosās, nekautrējās. Jā, jūs esat tāds kārtīgs, teiksim, tāds stimuls tam tieši, lai arī tā būtu. Bet, cik saprotu, kodīgi sakot, tās nav vienīgās izmaiņas, kas šogad Latvijas dragreisā. Ar ko mēs sākam par izmaiņām? Ar klasēm sākam? Sākam ar klasēm. Sākam ar klasēm, jā. Kādas izmaiņas ir paredzētas? Darīsim tā, ka baigi smalki es neiedziļināšos tajās klasēs, jo to visu var izlasīt Latvijas Automobiļu federācijas mājaslapā. Tie, kas painteresēsies un sapratīs tās to klašu atšķirības, jo, lielākajai daļai klausītāji paliks garlaicīgi. Bet noteikti atzīmēšu svarīgākās lietas. Dragreis sadalās divās daļās – Latvijas čempionātā un kausā. Čempionātā brauc pro klases, kas ir vairāk sagatavotas autosportam, kam jau ir arī tehniskās lielākas pārbūves, jau kas runā par drošību, un kausa ir vairāk tā kā ielas klases street, kur ir arī gan pārbūvētās street klases mašīnas, kuriem ir motoru modifikācijas uzlabojumi, gan arī vienkāršie ielas auto, kuri vēlas sev parādīt, un, kā jau minēju, handicap klase. Man ir kāds bliežamais, es braucu uz turiem, piedalos kausā vienkārši. Tā es skatos, man sanāk, nesanāk, gribās. Okay. Un tālāk no kausa jau attīstās uz pro un jau aiziet moči jau pa nopietnākiem ātrumiem. Kāpēc bija vajadzīgs, teiksim, tādas izmaiņas? Nav pie mums tā kā visur uzreiz sāk cepties, kāpēc tā un... mums izstā pamierīgot, noteikti viss kārtībā. Mums pamierīgo viena lieta, bet autosports ir jātīsta saknē. Ar ko te visi lai sāk? Ne jau katram ir iespēja uzreiz iekāpt sagatavotā autiņā, kur ir visas pārbūves, un tad parādīt savus spēkus. Ir jāsāk ar pašu sakni, parādīt cilvēkam, vai viņam tas patīk. Un tālāk, tā kā viņš jau uztrenē to, ka viņam ir laba reakcija, viņam pazūd lampu drudzes, jo sāk jau pierast pie skatītājiem, tad viņš saprot, ka ir gatavs spērt to nākamo soli un kļūt jau par profesionālāku braucēju. Viss notiek, tieši tā. Vispār tad varbūt cerība, ka mēs arī tos ritīgos dragus varbūt redzēsim biežāk. Es domāju, ko mēs kādreiz televizoros redzam, tāds mēs redzēsim, teiksim, šo izmaiņu rezultātā. Būs tāda iespēja? Mēs jau ļoti ceram, tieši tāpēc mēs arī esam veikuši ļoti daudz uzlabojumus kopā ar Latvijas dragreizes darba grupu, kā viens liels motivācijas iemesls, lai uzaicinātu šos ārzemju dalībniekus, ir tas, ka mūsu pasākums turpmāk notiek 2 dienas. Tas nozīmē to, ka ārvalstu dalībnieki var atbraukt un veiksmīgi sagatavot šīs ļoti spēcīgās un interesantās mašīnas. Un, protams, mēs arī attīstam jaunas trases, jaunas teritorijas, tāpēc tā mūsu lielā interese un motivācija ir atrast vismaz 400 metru garas trases. Jā, kur ieskaities vajag, es saprotu. Tieši tā. Tā kā tas ir tas, kā mēs mēģinām arī piesaistīt šos ārvalstu dalībniekus. Cik posmi šogad ir paredzēti Latvijas čempionātā? Un arī kausā, protams. Jā, kopā, protams, mums ir 6 posmi. Oho! Jā, 5 no tiem ir Latvijā un 1 posms ir Igaunijā. Tā kā arī uz šajā frontē esam mazliet pacentušies un uzlabojuši arī šo skaitu. Jā, nopietni. Tieši tā, lai mūsu dalībnieki var izbraukties pēc ilgiem, ziemas mēnešiem un izbaudīt šo te braukšanas prieku. Protams, ka mums skatītājiem, mēs jau pie skatītājiem šeit, protams, pieskaitu, jautājums ir, kur notiks šogad sacensības? Arī tur ir kādas izmaiņas paredzētas? Kā tur ir? Jā. Tātad, ja esam pieraduši pie tā, ka viss notiek vienos biķerniekos, tad mēs nākam ar to, kad gribam parādīt sevi ne tikai Rīgai, bet arī visai Latvijai. Un, protams, izbraucot tālāk no Rīgas, mēs esam arī tuvāk saviem kaimiņu viesiem. Un tātad mēs zinām to, ka, ja pirmais posms mums notiek biķerniekos, tad tālāk posms mums notiek gan Jēkabpilī, pēc tam pa vidu ir Igaunija, tad ir Liepāja un Daugavpils. Sakot, reģionāli pietiekami plašā. Bet man jau godīgi sakot, patīk tas, ka tās sacensības iziet ielās. Jā, jo, piemēram, Liepājā bija sacensības, tā ir iela, jā, lai arī Liepājas, var teikt, nomalu nosauksim to tā. Bet, jebkurā gadījumā tas ir uz ielas. Jā, kaut kā tas arī pavisam citi ir, teiksim, skatoties pēc tam, brauc pa turieni, tūties. Tā kā nelegāli, legāli. Jā, tā kā trasē, apmēram tā. Bet kā ir ar drošību tādās, teiksim, ielu sacensībās? Nav nekāda problēma. Ir tā, ka ar federācijas cilvēkiem un biedriem vienmēr tiek izskatītas šīs trases ielas, lai atbilstu visiem standartiem, lai būtu pietiekoši droša, taisna tātad šī trases teritorija, lai būtu pietiekoši dzēšanās laiks, lai sabramzētos iedomāties, mums ir lielās klases. Un tātad apbraucamais ceļš netraucēti. Visi ir norobežoti, viss tiek. Kaut kur citur arī notiek sacensības pa ielām. Es domāju, tās oficiālās sacensības, cits jautājums. Oficiālās sacensības pa ielām notiek kaut kur citur? Notiek, protams. Ir arī vesela pilsētas svētki Lietuvā pie mums, Kačerginā, kur notiek arī festivāli pa ielām, kur šoseis slēdz ciet, visu pilsētu svin, ātrums svētki.
Un īstenībā arī Liepājā paskatāmies pagājušā gada ātrumu svētku. Tur bija gan kartiņi, gan rallijas, gan dragais. Šogad būs vēl trakāk, tā kā tur būs vienkārši fantastiski. Tieši par tiem mūsu kaimiņiem, kas notiek kaimiņos vispār pie mums divos vārdos? Tur kā Lietuvā notiek dragreis Igaunijā, pēc cik mūsu posms Igaunijā, tur viss notiek, tas ir skaidrs, bet kā piemēram Lietuvā, viņi arī mums brauc arī, mēs pie viņiem braucam. Nu, pagājušo gadā Liepājā pie mums bija arī lietuviešu automašīnas, kas sevi parādīja un tā kā pieteicās un sākam jau iepazīties un tuvāk draudzēties un sākam taisīt to jau par tradīciju. Jo, vēsturiski kaut kā sanāca to, ka mēs katrs tomēr nedaudz atsevišķi gājām. Kurš no kuru tā kā pasaules Eiropas puses tiedzās, bet mēs saprotam to, ka mēs visi trīs esam maziņi Baltijas valsts, kad ir jādraudzējās un sākam tā kā braukt biežāk viens pie otra. Galvenais ir to komunikāciju veidot, un šobrīd mēs pie tā strādājam. Mēs pildam šo komunikācijas caurumu, kas līdz šim neskapēc nebija bijis. Nu, jā, man tomēr šeit ir tā pagrūtāk, es saprotu, jā, ne tikai jūs jomā, jebkurā citā arī. Bet jautājums tāds ir, tie lielie, ka mēs runājam, man jau tie lielie interesē, jūs saprotat pareizi, jā, protams, Ilmāra dambs, tas ir vispār ārpus jebkādiem, bet katrā gadījumā tie lielie no kurienes var parādīties. Tā ir Skandināvija, cik es saprotu, jā, vēl kaut kurienes. Tāpatās jau arī mūsu tuvākajos kaimiņos ir ļoti spēcīgas un jaudīgas mašīnas. Tā kā nemaz tik tālu nav jāmeklē. Man gribas tiem lieliem riteņiem, tiem milzīgiem. Protams, arī. Ar tiem lieliem motoriem, kuri, kad skatītājs sēž un tā, ka viņš tur vārmap zonā, tieši tā. Tad šogad būs, jāatsakot. Mēs ļoti ceram. Jā, mēs viņus aicināsim un katrs būvēs un darās. Atbrauks, kur viņi dēsies. Pie tādām meitenēm, kā viņi var neatbraukt? Kā var atteikt? Tas pilnīgi. Es tagad sapratu, jo politika beidzot man pieliec tā politika. Viss ir skaidrs, ok. Nu, ko, dāmas un kungi, es domāju, ka var teikt, ka jautājumi vispār šeit ir lieki, jā. Šīs meitenes tiešām vienkārši iespridzina. Tas ir skaidrs. Bet mums studijā vēl viens viesis, jā, par kuru laikam var teikt, vismaz es tā domāju, ka es varu teikt tā, dragreis Latvijā vispār asociēs tieši ar viņu vārdu, jā, un tas ir Ilmārs Zausājevs. Ilmār, nāc pie mums pulciņā. Labvakar, Ilmār. Tu varam droši pacelt viņu bišķi uz augšu, varbūt kaut kādu, lai tā nebūtu jāliecās. Ok. Ilmār, ko tu saki par šo te visu, ko mēs tagad tikko izrunājām, ko tu dzirdēji? Tas ir ok, ka tu svečis bīd pus priekš dāmas, teiksim tā. Nav tā, ka mazliet kauns, vai ka tie džeki nav pie tās organizēšanas, jā. Vai tieši otrādi tāds baigais lepnums, jā, ka mums drazies tāds foršs un spējīgs meitenes. Kā jums tur ir? Īstenībā manā skatījumā baigi forši, jā. Džeki skrūvē mašīnas, pelna piķi un gāž pa trasi, jā. Normāli, meitenes tad organizē gongu. Jā, jūs tās meitenes esat izdresējušas, tās diezgan pamatīgi, jā. Sadalīti jau. Jā, tieši tā. Mēs šogad redzēsim dragreis trasēs ar to karbonu destroyeru, man patīk tas nosaukums vienam. Redzēs, protams, jā. Būs viennozīmīgi. Cik tev vispār bija tie zirgi, zin tā motoru pārsteigt? Tu toreiz teici, bet man bija sīkums meklēt, bet tas bija kaut kas baisi daudz. Pa to vēl zinātnieki strīdās, jā, bet... labs. Jā, tāpēc, kad ir tā, kad baigi grūti tādu, teiksim, kad vieti virs 1000, jā, nomērīt to jaudu. Nav stendu vairs vienkārši, tas nafīgi, jā. Un Zviedrijā uz motoru stendu mēs aizgriezām līdz kaut kādiem zināmiem apgriezieniem, kaut kādiem 7000 vai 8, to motoru apgriezienos, jā, tur izlīd ārā jau 1100 zirgi. Viņš griežās līdz 9,5 un tā līkni iet uz augšu, bet, uz tā stendu tas tā bīstam griezt ir to maksimālo jaudu ārā, bet īstenībā mans redzējums ir tāds, teiksim, ja runā par dragreisu, tad tie zirgi kaut kā jau vairāk, zin kā, tas tāds novecojis jēdziens. Tagad vairāk jāsatās, cik tu sekundēs veic tos 400 metrus, jā, un tas tāds tā kā rādīt. Atskaits punkts, jā. Tu vispār pat, teiksim, šoziem arī pat tiem gariem vakariem kaut ko vēl esi savīlējies, tur klāt kaut ko? Tu tā vienkārši pagaidām uz to momentu mēs esam tikai visi izjaukuši, jā, bet tagad sāksim skrolēt. Pāris nakts vēl ir brīvs, jā. Jā, tagad pēdējās 2 nedēļas būs tāds rautiņš tāds pa naktīm. Kā vispār notiek tā skrūvēšana, uzlabošana? Jūs tur paši tukojat, vai jūs tur, teiksim, sazinieties kādiem tur lielajiem kaut kādiem guru, tur gudriem prātiem? Kā tur ir? Es nezinu, kā, teiksim, pārējie skrūvējās, jā, bet, teiksim, mēs, mūsu komanda, jā, teiksim, mūsu motorsports, tur ir tā, kad mēs divatā ar manējo mehāniķi, jā, un kompaņonu, tad mēs sanāk tā kā domājam to visu ideju kā tādu un viņu realizējam. Bet tā realizācija notiek, teiksim, pakārtoti arī pie citiem, nosauksim viņu kā guru, jā. Motoru būvē mums Zviedri tomēr, jā, un tad ātrumkāru, tad mums ir tāds Ivars Kuļikovskis, jā, kas ir ātrumkāru guru, jā, un tad tas ir, teiksim, mēs trietā, ja mēs pārējo visu skrūvējam, tur augšā visu to ideju, konceptu kā tādu, tad ir divi
kantorīši, jā, kas mums palīdz. Un tas pats būtiskais jau faktiski arī sanāk tieši tā. Ir kaut kāda vispār, teiksim, robeža, kur tu zini, vienkārši, vairāk, nevar neko saskrūvēt. Tu apzinies, ka viņi ir tā robeža, vai tur nav. Tur vienkārši ir skrūvē un viss. Kā lai saka? Kamēr sprākst. Protams, ka gribās vēl. Bet var? Apetīt rodas ēdot. Bet var? Kas tā, viss ir iespējams, ko tas nevar? Nē, to viņš neteiks. Tas ir skaidrs. Tas tikai jūs sapratāt, tas nozīmē, ka var. Viennozīmīgi var vēl. Starp citu, tāds jautājums, jā. Man nav nekādas sajāgas, bet vienkārši interesanti, vai tu vispār pats zini, teiksim, tādai nelielai reaktīvai lidmašīnai vispār, cik ir tie paši zirgi kaut vai? Tu zini apmēram? Īstenībā to es atbildēt nevaru tajos zirgos, bet es atceros, ka kaut kādus 2-3 gadus atpakaļ es gribēju tikt uz treniņiem Tukuma lidlaukā, tad, kad viņi tieši tagad sāk pārbūvēt. Mēs runājām ar pārvaldnieku un tad teicām, teiksim, tos rādītājus, kā mēs braucam un vēl kaut ko, un tad viņš tā pateica. Viņš saka, vispār uz sauszemes reaktīvajam ir bijuši mazāks pātrinājums. Jā. To pateica pilots. Viņa pacelšanās ātrums ir mazliet mazāks nekā citreiz 400 metros ātrajām mašīnām ir ātrums. Tā es domāju, bija pietiekoši pārliecinoša atbilde, protams. Es atgādināšu skatītājiem, pareizi pateikšu, ko es vēl šodien aizmirsu pateikt. Sagatavojiet telefons lēnā garā, jo būs konkurss, šīs intervijas beigās būs konkurss. Viņš būs drausmīgs, smags konkurss, jā. Ja jūs labi ieklausījāties, principā atbildi jau ir gandrīz pusgatavi, jā, tieši tā. Vai tu, teiksim, ar savu destroyeru neplāno kaut kur tālāk pamačoties, aizbraukt kaut kur, teiksim, tu paši Somija, Skandināvija kaut kur? Mēs esam bijuši izbraukuši kaut kur, jā, arī ārpusē. Mēs bijām uz Beļģiju aizbraukuši, to pašu Krieviju, Baltkrieviju esam bijuši, jā. Ir jau, katru gadu mēs gribam uz to Skandināviju aizbraukt un tad beidzot, paprobēt pa to līmēto trasi nobraukt, jā, kur ir pavisam citi saķeri un tur noteikti būs citi laiki, bet kaut kā visu laiku kaut kā vai sakrīt mūsējais kaut kāds posms, vai arī kaut kas cits, kaut kas iekrīt, jā, kaut kā visu laiku nesanāk, bet, briestam. Bet šogad mēģinās uztaisīt 6 posmus, tagad te būs vēl trakāk sabriest, jā? Skatīsies, moš uz kaut kādām siltākām zemēm, kaut kādā septembrī, ka pie mums viss beidzies. Jā, tā arī ideja, starp citu. Konkurentes pieņem ziemu arī nesnāvuši. Gan ja jūs tur tās apstarpēji tā pakontaktējaties tās garajos ziemas vakaros kādu ālu, kaut ko tādu, pārmērīgu lietošana, protams, ir kaitīgi. Ir kaut kas interesants sabūvēs Latvijā jauns arī, tu zini kaut ko? Briest. Tā kā visiem jānāk ir uz pirmo posmu, tā kā būs jau interesanti, tā kā briest. Aha, tā mums nāks superīgi, vienkārši superīgi. Un konkurence, kā zināms, jā, veselīgā konkurence, protams. Jā. Vairo izaugsmi, tā kā būs jau interesanti, tā kā Drag Race attīstās Latvijā ātri un būs forši. Jā, jau kaut kur bija teikt? Par tiem konkurentiem, sanāk tuva draudzību un tāda ar visiem dalībniekiem, un tagad ieeja sociālajā kādā tīklā, tu paskaties albums pēdējais un var redzēt viens, ja ir tikko līdz bildes, ka viņam stāv rāmis nokrāsots un kad viņam tur kaut kas būvējās, uzreiz pasties pēc 2 albumiem vēl kāds uzrādās, vēl kaut kāds. Viņi paši draudzīgi, bet tomēr konkurē un tā kā bišķi parāda par to, ka, es redzēju arī kaut ko daru un tā, bet ne līdz galā. Jā, bet tas saucās baidies. Jā, baidies. Ir notiek. Okay. Mums ir tā, ka mums tā konkurence valda tikai uz strīpas sacenšoties. Pārējā gadījumā viss ir čom un viss kārtībā. Nē, super, man dragais atmosfēra ļoti patīk. Ko izstāst, ka šis gads Latvijas dragreisām būs tāds, es nezinu, kā pateikt, jaunu uzrāvienu gads, acīm redzot, jā. Bet mums šodien tas nav viss, jā. Tad mums ir, kā es teicu, nesen pavisam piedodiet, bet mums ir konkurss. Un jautājums mums ir gana vienkārši, balva mums ir gana laba, mums ir ielūgumi uz pirmajām šā gada dragreisas sacensībām. Godīgi sakot, līdz tam nemaz tik daudz laika vairs nav, kā tikko arī Umārs teica, jā, tur tās 2 nedēļas, un tā jau jāsāk jau lēnā garā domāt jau kuru, kas un kā. Un tātad esam gatavi telefonu rokās, aiziet jautājums. Kurā vietā un datumā notiks pirmais Latvijas Drag Race čempionāta un kausa posms? Atbilžu varianti, kā vienmēr ir 3. Tātad pirmais variants Daugavpilī 28. aprīlī, Jēkabpilī 5. maijā vai Biķerniekos 21. aprīlī. Tātad aiziet! Telefona numuru tu neatceries, vai ne? Telefona numurs jau pagājuši uz solis. 672-011. Šis ir 101, tāpēc arī beidzās ar 01. Es zinu, Egon, es beidzot telefonu padzinu. 672-011, jā, lūdzu. Halo! Sveicīgi, kas mums sazvanīs ir? Madara, labvakar, Madara. Kā tu domā, tad kurā vietā un kurā datumā tad varētu būt šis pirmais Latvijas Drag Race čempionāta un kausa posms? Biķerniekos, protams. Biķerniekos, varbūt tu pat datumu zini? Jūs tikko teicāt? Es tikko teicu. Viņš zina, viņš tāpēc arī teica. Sievietes mums ir fantastiski viltīgs, jā, bet tas dažbrīd ir tik patīkam. Okay. Madara, apsveicu tevi, tu esi trāpījis pirmajā
pirmajā šāvienā uzreiz. Ok, nenoliec klausu, sarunāsies ar Egonu, un pēc tam jau mēs sanāsim, kā nogādāt šīs te biļetes ielūgumus tev. Nu ko, paldies Jolanta, Ieva, paldies Ilmāra, ka atnācāt šodien mums ciemos, un es atgādinu, ka pie mums studijā šodien ir 2013. gada Latvijas dragreisa sacensību organizatora Evo Racing Team valdes locekle Jolanta Jarmacāne un sacensību direktora Ieva Čerņājeva. Kā arī, protams, Latvijas dragreisa čempions, baigājs, teikt, baisāk, kā tu nosaukt, Carbon Destroyer īpašnieks Ilmārs Zausājevs. Paldies jums, lai veicās un tiekamies nepavisam tik tālu. Nu kā tiekamies 21. aprīlī? Bez šābām. Biģenekos. Bristol, Adrenalinatan. Yes. Pirmajā Latvijas dragreisa čempionāta posmā. Lai veicās. Turās, atā. Paldies. Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Rūcam, aiziet. Nu, es domāju tā, var teikt, ka uzkāpjošā vasaras sezona mums neliks vilties, vismaz dažos motoru sporta veidos, un pilnīgi noteikti. Mums parādās jauna sacensību seriāli, bet tam izskatās, ka vairāk reizē. Iepriekšējā redzījumā mēs runājām ar standarta automobīļu komisijas vadītāju Juri Mūrnieku par standarta auto seriālu, kurš ir iegūst konkursu kārtā ļoti oriģinālu nosaukumu - Minirallies. Taču par to, kur, kā un kas tad īsti ir, līdz galam viņš jau nebija gatavs dalīties, bet info pamazām parādās vairāk un vairāk. Jā. Bet jau pagājušajā nedēļā citos viļņos un arī www.4.lv tika runāts par vēl vienu ļoti līdzīgu pasākumu. Un tāpēc arī pie mums šodien studijā ir šī pasākuma, iniciators pagaidām Eduards Kalve, lai arī mūsu klausītāji un skatītāji varētu tā teikt patiešo uzzināt, kas un kā. Labvakar, Eduard! Labvakar visiem! Bet mēs sāksim ar tādu, mazu ekskursu vēsturē, nevisai senā, gan tu pie mums biji ciemos rudens pusē, un mēs runājam par kādu jaunu standarta auto seriālu izveidi pēc mūsu kaimiņu igauņu parauga, un toreiz tu teici, ka pirmais pasākums varētu būt jau tā kā rudens pusē vai ziemas, tur sākumā. Kāpēc tā nenotika? Jā, tieši tā, mēs runājām par ekskursiju uz Igauniju, mēs viņā bijām, un ekspedīcija bija ļoti veiksmīga, atgriezāmies pārbagāti ar iespaidiem, un gāja mums tur ļoti labi. Kāpēc nekas nenotika? Nenotika tāpēc, ka dažādi faktori mums kavēja tam pasākumam notikt, bet ja mēs atskatāmies šobrīd, tad es droši vien varu teikt, ka labi vien, ka nenotika, jo tas pasākums, kas šobrīd ir ieplānots, ir daudz labāks, viņš būs daudz labāks nekā būtu bijis tas, kas bija ziemā saplānots, bet tika atcelts. Bet nav mazliet tomēr žēl, ka tādā foršā ziemā, kā šogad, netika izmantot vispār viņu, lai dod džekiem iespēju tā forša kārtība pabraukāties. Nav žēl. Ir žēl, protams, kad ir žēl, bet tas pirmais faktors, kāpēc mēs atcēlām, bija tas, ka tad, kad mēs taisījāmies palaist, uznāca atkusnes pamatīgs un jaunu pasākumu izsildināt un atcelt, un mēs nevarējām atļauties. Pēc tam ziema ieskrējās, bet mēs nolēmām, ka mēs gaidīsim drošākus apstākļus. Tā kā jebkurā gadījumā es domāju, ka labi vien, ka neuztaisījām. Ok, tad ķeramies pie paša galvenā. Tātad, ko tu pa šo laiku esi sadarījis? Tagad stāsti. Tātad pa šo laiku ir izstrādāts pilnīgi jauns pasākums. Nosaukums viņam ir Tautas rallijs. Viņš ir domāts tautai. Vienai mašīnai, kas šobrīd braukā mums garām pa Brīvības ielu, Elizabetes un visām pārējām ielām, jebkurš no viņiem var nākt un piedalīties rallijā. Doma ir iepazīstināt ar to, kas tas tāds rallijs ir. Nāc piedalies ar savu ielas automašīnu. Protams, kad vide būs droša, ātrumi būs mazāki nekā tajā īstajā pasākumā. Un nāc pamēģini, kā tas ir. Nevis tikai skaties malā vai varbūt, rallija mehāniķiem iespēja beidzot pašiem izgāzt pa trasi. Ja? Tā kā, iespēja visiem pamēģināt. Kas būs nepieciešams, lai piedalītos šajā tautas rallijā? Tā vienkārši mašīna, es saprotu, mašīnā. Jā, tās prasības ļoti vienkārši. Tātad tev ir jābūt 18 gadiem. Ja tu brauks pie stūres, tad tev ir vadītāja apliecība. Tev ir vajadzīga ķivere. Bez homologācijas nozīmē, ka var no jebkura drauga aizņemties, jo kādam atradīsies. Tas ir arī viss. Pat atšķirās no lielā rallija ar to, ka lielajā rallijā ar speciālām atļaujām, bet var startēt pat zem 18 gadiem un ar, pagaidu tiesībām. Jā, pie mums nevarēs. Pie mums nē, no 18 gadiem, jo lieta, protams, ir nopietna. Un, jā, man ir jau uzrunājuši vairāki juniori, bet pagaidām es viņiem visiem atsaku, jo tas ir nopietnas pasākums. Un, protams, nopietni sakārtojot dokumentus, varbūt, ka mēs kādam atļausim, ja, bet tur ir juridiski pēc likumdošanas nopietnas pilnvaras vecākiem jāsagatavo un,
Redzējis. Arī pats stūrmeņa krēslā, nē. Arī nē. Mēs te iepriekšējā redzējumā, kā es teicu, runājam arī par šo te mini-ralliju, minimāli tā tālāk. Tavs seriāls ir tā tad Tautas rallijs. Ir kā līdzīgi, bet ar ko atšķirās šie divi seriāli? Tu vari tā teikt, tu noteikti čeko līdzi, kas notiek arī tur. Jā, protams. Ar ko atšķirsies? Es sekoju līdzi. Es domāju, ka atšķirsies ar to, ka mēs Tautas rallijā ejam uzreiz iekšā ātruma posmos vārda vistiešākajā nozīmē. Pirmais posms mums jau pirms kāda laika ir saplānots, jau leģenda ir gatava un viss ir izdarīts. Viņš tiešām notiks īstos ātruma posmos. Pirmajā reizē 100% grants segums. 4 ātrumposmi mūs jau gaida. Un, cik man zināms, tad mini-rallijas nebrauks pa ātrumposmiem, bet pa laukumiem. Un es domāju, ka tā būs gan liela atšķirība tam visam pasākumam. Jā, kādreiz šis standarta automobīļu rallijas tieši ar to arī atšķirās, ka viņš bija arī, vismaz daļa noteikti gāja pa šiem te ātrumposmiem tieši Grand Saga. Jā, es tajā daļa arī pa teritorijām. Jā, es tajā senajā pasākumā esmu piedalījies, un viņš bija ļoti labs, un man ir labas atmiņas par viņu. Tas nenozīmē, ka mēs kādreiz neiebrauksim kādā trasē vai kaut kur, bet pirmajā posmā viennozīmīgi nē. Jā, vispār, es tā, tīri filozofijas, teiksim, mums bija standarta automobīļu rallijas, kurā bija tādā, ka mēs, kā es tikko teicu, bija ātrumposmi, kas ir uz Grand Sagu, un bija ātrumposmi, kas bija kaut teritorijās, tu visādas pamestas teritorijas, bija fantastisks, apcīt posmi, nekāda. Tagad pagājuši cik gadi ir, daudz, kaut kādi 5, 6, 6 vismaz, jā. 12 pagājuši. Jā, laiks skan. Kas notiek tagad? Džeki paņem un uzstāja vienkārši noblēž uz pusēm. Uz vienu daļu vienam, otru daļu otram, teiksim, jā. Vispār Latvijā viss notiek interesanti, teiksim tā. Bet atkal tas tiešais jautājums, kā es vienmēr saku, man tie tiešie jautājumi ir, jā. Kāpēc tev arī vajadzīgi šie divi sacensību veidi? Tā kā sāncensība, tu pierādīji, ka tavie būs labāki vai kā? Kas ir tas iemesls? Katram jau dzīvē ir jādara tas, kas patīk, un es esmu no tiem cilvēkiem, kam ir sanācis darīt to, kas patīk. Jā, es arī pēc izglītības esmu pasākumu rīkotājs un kultūras iestādes vadītājs, kā es pats smējos, kultūras nama vadītājs, jā, un man tā ir sirds lieta rīkot tos pasākumus, un pagāja 10 gadi un vasaras sprintu mēs palaidām pensijā, jā, arī ziemas sprinti ir izbaudīti, un tas darbs par šo te Tautas ralliju, viņš jau sākās vairāk nekā pirms gada, bet man nepatīk kaut ko popularizēt, pirms man nav pašam viss skaidrs. Tāpēc arī droši vien es nebiju nekur neko stāstījis, bet cilvēki man apkārt jau sen zināja, mums jau ir izplānoti līdz šim bijuši vismaz kādi 3 rallija posmi, jā, no kuriem tagad tikai sāksies vispār realizācija, tā kā, vajag ir jārīko, un arī, ja būs šie 2 pasākumi, iegūs jau tikai dalībnieki, jo viņiem būs iespēja izvēlēties. Jā, tas bija tā, ka mans pat līdz nākušais jautājums, tur daļai pat atbildēt, tad ko iegūs, teiksim, sportisti vienkārši vairāk sacensības? Pirmkārt, tie, kas grib piedalīties, iegūs 2 veidu pasākumus, kuros piedalīties. Es domāju, ka pēc pirmā mini-rallija un pēc pirmā Tautas rallija cilvēki varēs sākt salīdzināt un saprast, kurā viņi grib piedalīties. Ja? Es te pavilkšu paralēlis ar velosportu. Teiksim, Latvijā ir 2 lieli kalnu riteņbraukšanas seriāli, un arī katrs var izvēlēties. Abos viņos piedalās 1000 cilvēki, un vieniem patīk tas, ko viens dara, un otriem tas, ko otrs. Ja? Un es domāju, ka šeit būs identiski. Vienam patiks vairāk viens formāts, otram otrs, un galvenā ideja jau ir piedāvāt, attīstīt, popularizēt, un arī lielajā rallijā nav jau nekāda ziedu laika, viņiem jau ir vajadzīga jaunā maiņa. Un kāpēc nesākt, tā kā arī meitenes par Drag Race teica, nevar ienākt jebkurš tagad ar dugām un visu pārējo, jā? Sākam audzināt saknē. Ar ko varēs startēt Tautas rallijā? Ir kaut kādi tur ierobežojumi tomēr paredzēti, teiksim, vai kaut kā klases varbūt, un tā varbūt apstāstīt? Jā, klases būs, pirmajā sezonā klases būs 4 un ļoti vienkārši priekšpiedziņa ar motoru tilpumu līdz 1.8 un virs 1.8. Tālāk ir aizmugurs piedziņa un pilnpiedziņa. Skatīsimies, kā attīstīsies. Ja vajadzēs, uz nākamo gadu izdalīsim vēl. Tāpat mēs aktīvi vēlamies dāmas iesaistīt. Viņām būs īpašs piedāvājums dalības maksai samazināt. Un, ja viņas atbrauks, tad mēs uztaisīsim, protams, viņām atsevišķi klasi, atsevišķi ziedu, šampanieti un visu pārējo, jo tas pasākums ir domāts kā tusiņš, kur var atbraukt arī visi ģimeni, piemēram, ar 2 mašīnām. Tēvs ar dēlu nobrauc ar 1 mašīnu, mamma ar meitu vai ar draudzeni ar citu, tā kā iespējas plašas. Kaut kādi tehniskie ierobežojumi, kaut kādi paredzēti? Tehniskie ierobežojumi ir ļoti vienkārši. Ja ar jūsu automašīnu var iziet tehnisko apskatu, tad viņi atbilst. Un viss.
Viss, tātad CSDD prasības. Ir un braucam. Jā, ar uzlīmi logā cauri mēs netiksim, jo būs, protams, tehniskais komisārs, kurš pastīsies smalkāk, bet, vispār tā doma ir tāda, jā, ka tie noteikumi ir tie, kurus mums visiem ikdienā ir jāievēro. Es domāju, ka noteikti ir daudzus, kas tagad klausās un domā, mans baigi foršā lieta tomēr, bet arī pat licencēts sportists, jā, tā ir interesē tāds jautājums. Kā būs ar šiem licencētiem sportistiem? Tur būs iespēja bez represijām piedalīties tajā tautas rallijā, jo ir tas, ka, kā visu to reģistrāciju, kā viss tās lietas notiekās. Jā, tā interese par šo pasākumu ir milzīga, un man telefons jālādē ir biežāk, kopš mēs piekdien viņu izsildinājām, nekā iepriekš. Jā, sportisti varēs nākt piedalīties ar jebkuru licenci, varēs braukt, pasākums būs saskaņots visur federācijā, visās pašvaldībās. Viņš atbildīs jebkurai likumdošanai, jā, mēs esam profesionāli rīkotāji, uz vietas būs mediķi, un tur viss būs visaugstākajā līmenī. Es tomēr varbūt vēlreiz gribētu tā pie tās tēmas tomēr, jā. Kas reāli varētu būt, teiksim, šo abu seriālu tie dalībnieki, teiksim, jā. Tad domāju, varbūt parādīsies pēkšņi jauni censoņi, tie, kas vispār neko nav braukuši, neko nezinu, vai arī vienkārši pāries no citām šīm standarta sacensībām, vai vienkārši visi brauks visur un viss notiksies. Kā tu domā, kas tā mērķa auditorija? Skaidrs ir, ka visi visur nebrauks. Mans personīgais mērķis ir piesaistīt jaunus dalībniekus, jā. Ir dalībnieku grupa, kas piedalās jau šur un tur, kādos sprintos. Viņi arī visi, protams, ir ļoti laipni aicināti pamēģināt, ja viņiem interesē šis rallija formāts, bet mums jau nepietiek ar tiem dalībniekiem, kas kaut kur drusciņi piedalās, un es gribu aicināt cilvēkus no malas pamēģināt, kaut vai tos pašus skatītājus, iekāpt savā ielas automašīnā ar draugu, izmēģināt kopā, jā, nobraukt, un tālāk skatāmies, kas notiks tālāk. Jebkurš var nākt, Tegons varētu nākt, piedalīties, Dace var nākt, tu vari nākt, jebkurš var nākt un piedalīties un pamēģināt. Un tagad beidzot pats galvenais jautājums. Tad kad tad un varbūt tad kurā pusē varbūt arī, jā, tad būs pirmais tautas rallijs? Jā, pirmais tautas rallijs notiks 26. maijā, tātad maija mēneša izskaņā jau, un notiks viņš Biržgalē. Biržgali ir Ķegumam otrā pusē. Jā, relatīvi netālu no Rīgas. Jā, 66 km no Rīgas. Pirmajā posmā būs jāveic 4 ātruma posmi. Tas kopgarums kilometros ātruma posmos būs drusciņi virs 20 un kopā ar pārbraucieniem virs 150. Tā kā es domāju arī, ka formāts būs ļoti interesants un savā ziņā arī kompakts, jo nekādi garie pārbraucieni tur galīgi nav saplānoti. Atgādīju vēlreiz, cik bija paredzēta posmi tev šeit? 4 posmi, jā, pietiks. Tā ir vasaras sezona, kurā? Jā, mēs beigsim droši vien vēlā rudenī, bet ik pa 2 mēnešiem, lai cilvēki var atpūsties, atlikt mierīgi naudiņu, ja tā dalības maksas summiņa nav liela, bet mierīgi bez stresa, lai var atlikt un piedalīties. Ko Edvards, atliek vienkārši novēlēt tev veiksmi, novēlēt izturību, jā, un lai izdodas pats galvenais atrast labas trases, jā, tas laikam pirmais nosacījums, jā. Tad jau arī viss notiksies, jā. Un es atgādīju, ka pie mums studijā bija tautas rallija organizators Eduards Kalve. Paldies, Eduard, tiekamies trasē. Paldies, tiekamies. Atā. Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Saprāt man, jā? Ok. Šodien mums sagāvs studijā, kā es jau teicu pašā sākumā, mūsu galvenā fotogrāfs. Šoreiz gan viņa speciāli, viņa nav speciāli paņēmusi līdz fotoaparātu, es savu saprotu, jā. Un www.4rati.lv, es teikšu tā, galvenais bīdītājs Dace Janava. Un man viņai šodien būs tāds piedāvājums, es domāju, no kā viņa nekādīgi nevarēs atteikties. Klau. Vai kas, bet letiņi, cepties letiņi māk. Pēc tam pilnīgi vienalga par ko, jā. Pār, pret, uz, no. Dace, davai mēs arī iecepamies, Ko, senior? Tad vienalga, vienkārši iecepamies, Davai, tā kārtīgi iecepamies, tā ritīgi, jā. Cepjamies, Labi. Cepamies, Mēs jau cepamies. Cepamies, jā. Es vēl godīgi sakot, man jau apnika jau. Kaut kā netipiski ātri, mēs tikko sākām. Jā, es saprotu, bet, mēs tad beidzām varbūt cepties, jā, bet tauta, godīgi sakot, mēs domāju, ka nezvai, jā. Neticiet, jā, cienē klausītājs skatītāji. Kāds Dailes teātris, iet www.4rati.lv fórumā, jā,
Un tur ir wow, tur ir. Nē, labi, tur džeki par lietu cepās. Aha, tu saki par lietu, jā, ok. Jā. Tik pa laikam, liekas, godīgi sakot, ka vispār pilnīgi ne pa tēmu. Daži viņi paši, man liekas, īsti nezinu par ko, jā, bet, nē, ok, vienes nevar noliekt, tas ir skaidrs, jā. No tās cepšanās jau kaut kāds labs domgrauds, beigās jau tur parādās gan, tas ir fakts, jā. Labi, tad stāst, ko te forma salasījies. Jā, bet vispār tāpat tēma, pēc par to sāku runāt, tāpat tēma, par kuru gan mēs pagājušā, gan tikko šodienas rādījumā runājām, minirallijas un tautas rallijas, jā. Par miniralliju, jā, kad nav gluži laikam tā, kad viņš iet tikai pa to, kaut kādiem tur, nezinu, trasēm vai tam līdz vai karting trasēm, jā. Tur taču arī, jā, tur arī taču ir grāns dot, tieši tā, jā, tieši tā. Man jau vispār liekas, ka aktuālākais, par ko vispār 4 ratu formātu tauta ņemās, ir tie tehniskie noteikumi tieši abos seriālos. Bet pat ko ņemties? Tas taču ir standarta auto sacensības. Tur ir tā lieta, jā. Ko tu saproti ar vārdu, teiksim, standarta, jā? Es tev uzdošu. Tu mums arī tāds tehnisks cilvēks, gadu galvās, jā. Standarta Subaru, jā, VRX. Un paņēma vēl tādas pašas krāsas, pēc CDD apskatas, jā, 2 dienas šķūnītī pabīs, jā, mūsu, pareizo gudro džeku rokās arī, kā tikko Ilmārs Zasājus stāstīja, jā, un ar tādu pašvērīgu zīmīti, jā, bliežamais tur ir sanāk trakāks nekā vispār par A grupu vispār, jā, standarts, jā. Bet paklau, bet ja tu vari un māki skrūvēt un šādai nebaltai dieniņai esi vecmāmiņa sadītā zeķē kādu rublīti nolicis, kas tev to var liekt? Nē, ok, man nav pretenzija, ka džeti radoši, teiksim, tur materiāli izpaužas. Tagad sanāk, vismaz pēc 4 ratu formas spriežot, ka viss tas pasākums var tiešām salīties 2 frontēs, jā. Minirallija braucēji, kur, cik es saprotu, tad organizators mēģinās to, tiešām standartu kaut kā pietuvināt, jā, un tautas rallija, kur džeki varēs, mēs tikko arī ar Eduardu runājot, teiksim, principā, jā, kaut kādos pietiekam lielos izmēros, bet skrūvēt. Piemēram, juniors bija Gauņos uz šādu pašu ralliju. Pagājušajā gadā atceries ar Martīnu Zēnīti, ar 6. Evo, nekas tur saskrūvēts nebija. Un pamanījās 2. vietu ieņemt. Labi, ok, letiņi brauc, un to pašu 4 ratu forumu palasot arī mums tur ir vieni makrēji, jā, tas ir tā nākošā tēma, ko iecepties itīgi, ok. Man liekas, ka mēs godīgi sakot, arī ar tevi tagad tā kārtīgi iecepāmies beidzot, jā? Redzi, kā tas notiek vispār? Labi, nevajag, tad jau redzēsim, kas un kā tur sanāks. Bet jebkurā gadījumā jūs interesē, ko tauta domā? Iet www.4rat.lv, atveriet fórumu sadaļu, aiziet, esam cepienu gatavi. Esam cepienu gatavi. Ok, bet ja nopietni, ne tikai mūs interesē, godīgi sakot, jūsu domas, cienījamie klausītāji, skatītāji, cienījamie fórumu apmeklētāji, un jo vairāk jūs tur dalīsieties tajās arī 4 ratos fórumā, jo ticiet man, gala rezultāts būs foršāks, interesantāks, manuprāt, galvenais visiem noderīgāks. Tas ir pats galvenais. Tiekamies raidījumā un arī www.4rat.lv, protams, tas ir skaidrs un atgādina, ko laikam mēs, godīgi sakot, kādu laiku neesam darījuši. Nolaidība, jā, ok. Ja jums, cienījamie klausītāji, skatītāji, ar mūsu runāšanu ēterā, tiešā ēterā, ir pa maz, vai es gan ceru ļoti pamatot iemeslu dēļ, neesat varējuši kādu raidījumu noklausīties, tad pilnīgi droši ejam uz www.4rat.lv un tur atradīsiet 101 rūtas arhīvu, un vai lepnā vientulībā, vai kopā ar čomiem varēsiet to noklausīties. Tā gan lūk. Jā, tāds ir. Par to, kas būs šīs nedēļas beigās, manuprāt, jau praktiski viss ir beidzies, izņemot mūsu TV sportu, jā, kur mēs varbūt redzam kaut ko pasaulē. Bet, jāsaka, laikam jau pēdējās, tās laikam būs pēdējās sacensības šodien, kaut ko tu sazini, pavasars, ka mums jokojās visādi soli, visādi sniegs, puteņas, nezinu. Tātad visiem, kuri vēl nav izbraukājušies šodien, aiziet uz Madonas pusi, uz Cēsvaini. Tur Kraukļu trasē sestdien, 30. martā, Ziemas sprinta sacensības, jeb kā tur rakstīts, brauciens uz visu banku. Tas man patīk, tas nosaukums labs, jā. Infos var pameklēt pašos www.4rat.lv, tur visi atrodams, organizators sola arī zāģu klasi. Kas ir zāģu klasi? Tā ir tā klasi, kurā džeki uzliek kārtīgās naglas, un tad tur ir kaifs, to es saprotu. Es nevaru nosaukt savādāk to. Tas tiešām ir fantastiska sajūta, un, bet ja būs vismaz 5 braucēji, tad šī atsevišķā klase būs. Tā kā nepalaidiet garām, starts tur ir jau no 10:00 rītā. Cik tu līdz Madonai, ko aizbrauc? Štruns. Tas šorīt laikam viss. Paldies, Dace. Paldies. Par cepienu. Forši. Man patīk šis cepiens. Jā, cepienu jāuztais vēl kā reizi. Man patīk. Es čekos līdz, kas notiekās ratos, un viss kārtībā. Es, protams, ceru, ka nākošajā mēs rūksim jau standarta dupletā, ja tā var teikt, vai ne? Egon, tu cer, jā? Piebalsot. Tas būs trio, nevis dublets. Trio, ok, jā. Es jau ar tas stāvu. Es taču neesmu muzikāls, kā es to zinu, kā to sauc. Ok, paldies, cienījamie klausītāji, skatītāji, kā jūs visu to izturējāt šodien. Līdz nākošajai reizei. Atā. Uzspēlējam bungas.